Sveicināti visi foršie cilvēki. Visi cilvēki, kam šobrīd aktualitāte ir arī siltums. Jo, kā redzams, sociālajos tīklos, ziņu portālos un citos mēdījos, mums arī ir parādījusies aktualitāte par siltuma apgādi, kuram cik silti, kā kuram kas strādā, granulas ir, nav, siltumsūkņi strādā, nestrādā, cik kurš maksā, kam kur kas, pa cik un tā tālāk. Tā kā tas ir ļoti labi. Un tad līdz ar to es izlēmu padalīties arī ar savu pieredzi. Es ceru, ka tā arī noderēs. Jā, mums ir Reku Daikins, te ir arī redzams viss ūdens mezgls. Daikins ir iegādāts pirms 4 gadiem, kā redzams, ar iebūvēto bāku un āra bloku, protams. Tā kā iesim tālāk pie kompja un telefonu, tad jau paskatīsimies, kas kā strādā un cik ko kas tērē. Tātad pirms ejam vēl paskatāmies kompja un settingus, parādīšu kolektoru. Šis ir viens kolektors. Jā, tā tad ienākošais un visas cilpas. Pāris komentāru. Kā jūs redzat pēc šitā te visa pasākuma, jā, mums ir paredzēts arī tā saucamā automātiskā regulācija, kuru tur liek te tos virsū, tos vārstus vai kā viņus tur sauc, tos motoriņus, un te slēdz visu to smadzeni. Un, protams, sienās, istabās ir tā vājstrāva izvilkta, paredzēt, ka tur varbūt kādreiz būs tie regulātori. Bet, es teikšu godīgi, kā jau bieži tas mēdz būt, tā tad reāli mēs šim pasākumam nekādu jēgu neredzam. Labi, es te nekomentēšu, es neesmu te baigais spečuks par tiem līmeņiem, un godīgi teikšu, nekādu te baigo pievienoto vērtību tur kaut kādai superregulācijai neredzu. Šitā ir tukšā cilpa, tur ir tupiks, tur nekas nav, tāpēc arī viņi ir tik dzidri un te nekas nenotiek. Un nekādas te regulācijas vienā istabā 23, vienā istabā 20, vienā istabā 21, es šitādu nekādu pasākumu jēgu tam neredzu, godīgi sakot. Bet, izvilkts ir, teorētiski nākotnē var būt. Jā, par ūdeni, jā, pabrūns ir, bet mums ir pilsētas ūdens. Mēs esam robežos. Mums ir pilsētas ūdens, bet, jebkurā gadījumā, protams, šitādu te dzidrumu diez vai kāds spēj uzturēt. Es nezinu, tad kā tur tas viss, kas tur jābūt iekšā, kaut kādam destilētam ūdenim, vai kā. Bet man ir iztīrīts izfiltrēts ar tām smiltīm. Tur izlaists bija pēc gada ar tām smiltīm. Īsāk sakot, pagaidām tur visi filtri, viss strādā, viss ok. Un vēl viena nianse. Šitādi kolektori mums ir 2. Ja? Tā kā šī ir viena ļoti būtiska nianse. Mums ir 2 kolektori un māja tā tad ir, piebildīšu, māja tā tad ir 125 kvadrāti, dzīvojamā platība 125, tā reālā platība buņģis ir, es nezinu, tur 140 vai cik tur, visas tur starpsienas, bet, telpu platība, tā var teikt, apkurināmā ir 125. Gāzbetons, tā tad 30 gāzbetons un 15 vate. Ja. Aerox gāzbetons 15 vate un siltās grīdas. Siltajām grīdām apakšā ir 10 ekstrudētais. Un parādīšu kaut kādas bildes.
Principā, siltās grīdas ir, manuprāt, diezgan tā nikni liktas. Ja, un man arī ļoti paveicās ar meistaru. Tā ir garāka un cita saruna, varbūt priekš cita video par pareizām rokām un pareiziem meistariem. Bet nelika, teiksim, uzņēmums tādā izpratnē, lika privāts cilvēks, bet tāds ar zelta rokām. Tā kā slēdza visus ūdeņus un visas komunikācijas. Tā skaitā grīdas, cilpas un visu freonu, sūknim un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā ir 2 kolektori, uz tālāko kolektoru iet 32-niece, un tā ir iespējams viena tāda super nianse, kas es šaubos daudziem ir mājās. Tātad iet uzreiz plūsmu uz turieni, un tad tas kolektors otrs tālākais tātad sadalās atkal pa savām cilpām. Vai tas ir pilnīgi absolūta panākuma atslēga? Noteikti, ka nē, tas ir kaut kāds kopums, bet viennozīmīgi tā ir svarīga nianse. Bet tad ķeramies klāt pie datiem un paskatāmies, kas mums te ar patēriņiem un settingiem. Tad esam Daikina oficiālajā aplikācijā. Protams, var tur tricināties un filmēt kaut ko tur pie tā paša aparāta. Es nedomāju, ka tas būtu baigi uzskatāmi un ērti mani jums tur skatīties un ar vienu roku tur knibelēties. Pat diezgan tur neērtajiem tiem rimbuļiem. Tā kā aplikācija ir ok, viņi ir te updatējusies un jāsaka, šobrīd pilnīgi ok. Tātad divi bloki, 2 plūsmas, ja, tātad karstais ūdens un tā saucamā apkure un tā. Protams, visus jau interesē apkure šobrīd. Un kā jūs redzat, es jau teicu, ka mums tie termostati, tie regulātori nav un ir grīdas, tātad nav radiatori grīdas. Tātad par iestatījumiem. Iestatījumi manos 4 gados šeit ir pārbaudīti, ka manā gadījumā ir attaisnojies vienkārši fiksētā ūdens izplūdes temperatūra. Tātad būtībā fiksēta temperatūra, kas jāuztur agregātam grīdās. Un neatkarīgi no laikapstākļiem, neatkarīgi no kā, vienkārši viņš, tupa uztur to temperatūru. Un loģiski, ka tie temperatūras zudumi, tā starpības starp to, kas ir telpā un to, kas ir grīdā, siltākajā laikā ir mazāka un augstākajā laikā tā starpība ir lielāka. Bet viņš to uztur un viss. Nevis tur kaut kādas laikapstākļu līknes un citas gudrības. Es uzskatu, ka arī ar patēriņu datiem es varu pierādīt, ka nekāda problēma ar šo nav, un vispār jums ne par ko tad līdz ar to nav jāsatraucās. Tātad, manā gadījumā, šobrīd, kā jūs redzat, vispār visos šajos 4 gados pats karstākais, augstākais, kā saka, augstākā temperatūra ar G, ko es esmu līdzis ūdeni grīdās, ir 30. Tad vairāk par 30 grādiem nekad neesmu iestatījis. Sezona parasti sākas ar 26, tur oktobrā beigas, jā, tur, kā bērni prasa vai kā, bet tā, paši apmēram zināt, kā tas ir. 26 grādi, un tad faktiski līdz pat decembrim mēs tos 26 turam. Tātad grīdās ir tikai 26 grādi, un telpā principā ir 22,5. Kā kurā, kur vairāk tur iekārtu, plītis, vēl kaut kas, tā. Zem 21,5 principā nenoslīd 21 var būt. Kaut kur 21, ok, var būt tālākajās tur guļamistabā, kaut kur stūrī varētu būt, bet, priekš guļamistabas tas, man liekas, ir ok.
Tad, lūk, ap decembrī tad es ceļu augšā kaut kur 28, 29, principā tagad stāv 30, nu jau kaut kādu mēnesi pusotru stāv 30. 30 grādi, viss, jūs redzat, ārā tur labi mīnus 18 naktī, mīnus 25 vai mīnus 20, nu tas kā kuram. Un tas arī viss faktiski sūknīts šansē, un viss notiek. Es neko vairāk neregulēju, skatos tikai patēriņu. Tātad par patēriņu skatāmies klimata kontrole, paņemam nedēļu. Tātad, protams, visiem interesē janvāris, visiem interesē nenormāli pagājušā nedēļa, visi tie šausmīgie grādi. Ja? Nu, reku ir iepriekšējā nedēļa, un reku ir dienu patēriņš. Tātad kilovati šie ir tikai apkure, grīda. Ja? Nu, te var redzēt, kā kāpj grādi ārā un kāpj arī patēriņš. Ja? Bet nu tad tas pīķis, redzat, te bijis tur tajā vīkendā, kas te mums bija visi tie mīnus. Tur, nu, būtībā apkure šādai labai mājai, nu, manuprāt, efektīvai, nu, ne super duper, bet, nu, tomēr A klase un bla, bla, bla. Nu, tātad reku, principā 30 kW, 125 kvadrātiem, lamināts, vinils, jā, mums ir vinils, tātad vinila tie dēļi, nu, vinils kliks, un ekstriks, nu, betons, sausai, nu, viss kā parasti, nu, tagad jaunbūvēs ir ok, jā. Nu, tas vienkārši, lai tie, kas tur tās detaļas nav, mums tur visur flīzes, vēl kaut kas, flīzes ir tikai 2 vietās. Un, nu, reku ir tas patēriņš. Tātad 30 kW, nu, te reku 26, 22, jā, nu, te ir bijis tur 18. Kas mums vēl ir, ok, šonedēļ 34, jā, pirmdiena. Tātad svētdien 30, pirmdien 34, te reku jau mazāk, jā, nu, jau kritās otrdien jau. Tā ir šodien, kad es filmēšu to video. Tā ir apkure, tā kā, nu, maz daudz, redzot te tos visādus viģikus YouTube un kur vēl te, TikTokos vai vēl kaut kur, nu, es teiktu, ka maz, ok, nu, tas nav, protams, pavelti, bet ir ok. Par ūdeni, par krāniem. Tātad reku ir krāni pagājušā nedēļa. Tātad skaitam klāt, reku, jā, svētdien tur gāja dušās. Jā, duša ir, vanna nav mums. Nu, te atkal redz, te pa darba dienām. Tas ir krāni. Kontekstam 6 cilvēki dzīvo mājā, 3 bērni un 3 pieaugušie. Nu tā, lai apmēram stādaties priekšā. Nesam gluži, kas te katru dienu dušās iet, jā, bet, nu tomēr cilvēki ir. Lūk, reku ir kombinētais patēriņš, var redzēt, jā, pa nedēļu, tātad bijis 61 kW. Gadu neskatīsimies, es domāju, gads tur, nu, baigi, nu, gads tur lielie cipari, tur es parādīšu. Man pēc tam būs viens video, kas ir uzskatāmāks attiecībā par kopējo patēriņu. Lūk, tā kā tas ir par klimatu. Nu, tas ir kopā februārī, jā, un nu, tomēr mēs apskatījāmies šodien pa dienu. Te var redzēt. Kas ir interesanti attiecībā uz paskatīsimies uz iestatījumiem, uz bunduli, uz boileri.
Boilerim ir boilerim ir grafiks, es tūlīt paskatīšos, kur tas bija. Grafiks, reku. Lietotāja grafiks. Tātad boilerim es esmu atradis, un varbūt kādam noder, jo tas jau arī ir kilovatu, stāsts par siltumsūkni. Noder tātad grafiks, reku. Pusnaktī izslēdzas, tad uz 5 viņam jādabū ir komforta temperatūra, tad viņš uz 8 rītā, tad viņš te uzsilst, 8 mēs jau visi esam prom darbos, tad aiziet no 8 līdz 3, ekonomiskais no 3, atkal komforts. Komforts, ja nemaldos, to gan man liekas, te nevar redzēt, te nevar iestatīt, pa tām temperatūru, tas man liekas ir uz paša sūkņa. Komforts, man liekas, man ir 50 grādi vai 51, es neatceros vairāk. Bet, doma skaidra, jo ar to boileri es arī iesaku paspēlēties ar tiem grafikiem, vienkārši tupa turēt kaut kādus 55 grādus non-stopā tvertnē, manuprāt, vienkārši izšķiesta nauda un materiāls un enerģija. Tā kā, labi, katrs pats gudrs, es šo esmu gadu laikā pārbaudījis un arī no patēriņa datiem ir ok. Lūk, tas ir par šo. Ok, tātad tas viss ir baigi labi, tehniskas lietas, bet jūs jau teiksiet, Rudolf, tu tur gudri runā, bet tas viss kaut ko maksā. Tātad es iegāju Enefitā paskatīties, un smuki janvārs ir noslēdzies, un redzam, tātad 1300 kW. Viss patēriņš. Visiem patīk tagad janvāri te salīdzināt un mērīt un dārgi un traki un tā tālāk. Labi, paņemam biržas cenu, mēs redzam, labi, vidējais tur 18,57. Zināmā mērā, mums ir birža, man fiksētais cens gadiem jau nav bijis, tā kā, nezinu, par to, protams, arī var filozofēt, bet šobrīd tas viss ir attaisnojies šos gadus. Redzam, ka tie pīķi, tātad tie mēģinājumi tos pīķus noķert tā, lai dārgā cena ir pie mazā patēriņa. Tas ir saistīts to, ko es iepriekš teicu par to boileri. Apkurē iet kā apkura, viņi iet un viņi tāda konstanti mērena visur, bet visas tās dušas un tādas lietas, tātad tās boileru uzsildīšanas, mums ir 230 litru, tas lielais boilers. Tāpēc ir būtiski paregulēt to grafiku tā viltīgi, lai sanāk tā, ka tās boileru sildīšana ir attiecīgi lētajos, vismaz mēģinājums lētajos tajos brīžos. Protams, kādi tie reālie eiro būs rēķinā, kādi būs, tādi būs, nekāds kosmos jau tur nebūs. Salīdzinoši, mēnesis ir augsts un kaut ko jau ir jāmaksā, tas ir skaidrs, pavēlti jau nav apkura, bet es domāju, ka nekas pārdabiski kosmisks. Šeit gan jāņem vērā, ka 1300, tas, ko jūs redzat loģiski, tas jau nav viss Daikins. Tā kā šeit jau mēs runājam par kopēju elektrību. Mūsu mājai vidēji apmēram sadzīves elektrība ir kaut kādi 200, apmēram 50 kW. Šeit var skaitīt nost. Mums ir diezgan daudz iekārtu, visādas tur konsoles un plītis, indukcija, kā jau parasti visiem tur, nekas tāds anomāls, bet iekārtas ir teļuki un kompi un tā kā
Tā kā tā, nekādas citas trakas iekārtas te negriežās, kaut kādas elektriskās grīdas vai, nezinu, vēl kaut kas. Bet, kaut kāda sadzīve ir, jā, leduskaps un tā. Tā kā, 250 tur var apmēram skaitīt nost. Bet man būs viens cits video, kur es pastāstīšu par precīziem aprēķiniem, kurus parādīšu interesantus arī ciparus, runājot par eiro. Šis bija, piemēram, decembris. Jā, zem štukas kopā redzam te cipari pavisam citi. Jā, tā kā pavisam smuki. Šitas bija novembris mums. Tad, loģiski, vēl mazāk un tā tālāk. Un tad paņemam to pašu, piemēram, kad vēl apkuris nav. Jā, teiksim, septembris. Kad ir faktiski tikai boilers. Augusts. Tikai boilers, jā. Principā ap 500 kW mēnesī. Tad tikai boilers plus sadzīve. Jā, tātad te ir bez apkuras. Faktiski, jā, ap 500, jā. Tā arī redz visu vasara. Tad rupji dalīt uz pusi. Te var dalīt uz pusi, 250 ir sadzīve un 250 ir karstais ūdens. Bez apkuras. Kilovati. Pa cenām jūs jau te redzat, jā, birža vasarā, vispār čiliņš, vienkārši čiliņš, jā. Tā kā tā. Ziema, protams, ir dārgāka, bet, nekas kosmisks. Lūk tā, padalījos ar savu pieredzi un cerams, ka rosinās pārdomas, varbūt kādam arī kaut kas palīdzēs, noderēs, kaut ko paregulēsiet, padomāsiet. Droši rakstiet komentāros, ja kādam ir kaut kāda tehniskāka vai kādi citi jautājumi, tur kas, ko, kā, kāpēc, pat cik, kas, ko es esmu te salicis, nesalicis, tad centīšos atbildēt. Tā kā Daikins ir laba lieta, te daži viņu nopeļ, nekāda vaina, 4 gadi, bez nevienas kļūdas, perfekti, mierīgi, 1 āra bloks, 2 kolektori, boilers iebūvētais, ražots Čehijā, pirkts Latvijā, uzstādīts pareizām rokām un kvalitatīvi būvētā mājā. Tas arī viss. Un nākamajā video es pastāstīšu, ko nozīmē dzīvot mājā lētāk nekā 3-stabu dzīvoklī. Šī nedēļa noslēdzas jau ar mazākiem mīnusiem, laika prognozes izskatās labas, bet redzēs, ko Toms Brits vai neteiks. Lai visiem forša nedēļas atlikusī daļa un, protams, vikends. Čau, čau!